iespēja nodzīvot līdz pensijai ir samērā reāla. Ja? Vajadzētu tomēr padomāt, ko tad es tur darīšu. Ja? Tad, mēs esam pieraduši, ka pensijas Latvijā nav pārāk lielas, vai ne? Bet, diemžēl, mēs paskatāmies uz to nākotni, tā situācija visticamāk būs citādāka. Vai šie ir trauksmes zvani? Sākam skatīties, kas šodien notiek, tad mēs esam pieraduši, ka pensijas Latvijā nav pārāk lielas, vai ne? Un cilvēki varbūt arī tāpēc tā skeptiski vispār attiecās, bet ja mēs paskatāmies pēdējos 20 gadus, vai ne? Mēs redzam, ka īstenībā tās pensijas aug, vai ne? Un mēs paskatāmies, salīdzinām, ko mēs pelnam algās, ko mēs pelnam un ko cilvēki pēc tam saņem pensijās. Tur tās attiecības svārstās, bet vairāk un mazāk tā vidējā pensija Latvijā ir kaut kāda 50, nedaudz zem 50% no tādas vidējās algas. Un attiecīgi augot ienākumiem lēnām, bet tomēr pakāpeniski arī pensijas kļūst lielākas. Tā kā tas process tāds kaut kā fonā notiek automātiski. Un droši vien, ka cilvēki pirmkārt īpaši daudz par viņu nedomā, otrām kārtām, pieņem, gan jau kaut kā tā arī tas turpināsies. Tas ir kaut kas tāds, uz ko mēs varam rēķināties. Bet, diemžēl, mēs paskatāmies uz to nākotni, tā situācija visticamāk būs citādāka. Un mēs paskatāmies, tās demogrāfijas prognozes. Skaidrs viens ir, ka iedzīvotājs skaits Latvijā paliks mazāks. Visticamāk, vai ne? Ja mums nav kaut kāda liela imigrācija, bet tad jau diezgan paliela. Jauniešu skaits mums ir tik, cik ir, dzimstība ir tāda, kāda viņi ir. Scenārija prognozes atkarībā, kā mēs tur skatāmies, kas notiek ar migrāciju. Vairāk vai mazāk, bet kaut kāds iedzīvotājs kritums mūs gaida. Vai šie ir trauksmes zvani? Es teiktu, ka šie ir trauksmes zvani, bet kā mēs skatāmies, iedzīvotājs skaits Latvijā jau samazinās pēdējos 30 gadus, vai ne? Un atkal mēs redzam, tā pensija, vai ne, viņi tur īpaši nav mainījusies. Kāpēc, mēs skatāmies, labi, turpinās samazināties, kas no tā, vai ne? Bet tas kritiskais, kas īstenībā ir, ka šobrīd, tas cilvēku skaits mazinājums, viņš noticis tādā formā, mums ir mazā bērni, vai ne, tur kāds aizbrauc prom, bet tā attiecība, ja mēs paskatāmies, cik mūsu cilvēki strādā un cik mums ir pensijā, viņi ir diezgan stabili, un tie vismaz ir visu laiku tāds mums kā 2 strādājošie uz 1 pensionāru, vai ne. Savukārt, ja mēs paskatāmies, ko mums, sola nākotne, vai ne, tad šī attiecība varētu būt drīzāk gan 1 pret 1, jo pirmkārtām mēs novecojam, mēs arī gribam dzīvot ilgāk, vai ne? Labklājība augot, principā, visa pasaules pieredze saka, mēs dzīvosim ilgāk. Un 50. 60. gadu tā attiecība jau varētu būt diezgan tuvu, ka mums cik strādājošo, tik arī to pensionāri ir. Un skaidrs, ka tad, ja mums ir vienāds skaits, tad pat to pašu 50% no ienākumiem, droši vien, ka būs grūti noturēt. Un mūsu pensiju sistēma ir veidota tāda, ka viņi ir savā ziņā sevi audzējoši. Ja nav kas maksā, nebūs pensijas, vai ne? Un tad, ja mēs, piemēram, paskatāmies šo Eiropas komisiju reiz 3 gados taisa visas Eiropas novērtējumu, kas gaidāms pensijās, dažādi rādītāji, cik tas maksās budžetam, bet viena lieta, ko mēs skatāmies, cik ir tas pensijas apmērs, ar ko mēs varam rēķināties ejot pensijā, pret mūsu, ienākumiem, kas ir īsi pirms ejot pensijā. Te šobrīd tie ir aptuveni 50%, un tas pamatā nāk no budžeta, jo tas pārsvarā pirmais līmenis, ko cilvēki nav paši krājuši, bet ko vienkārši valsts maksā no tekošiem nodokļu ieņēmumiem. Te mēs skatāmies tās prognozes, kas attiecās jau uz 2050. vai 60. gadu. Tad šis tā saucamais pensijas aizvietošanas īpatsvars mums jau paslīdz zem 30%. Un tajos 30% jau lielāka daļa ir tā, ko mēs paši krājam pārsvarā otrajā pensiju līmenī. Bet tas signāls īstenībā ir skaidrs, ka ja mums ir strādājošo skaits relatīvi mazāks pret pensionāriem, tad no tekošiem nodokļiem tas pensiju līmenis, ko mēs varēsim maksāt, būs zems. Pret tā laika ienākumiem. Līdz ar to tas, manuprāt, ir tomēr signāls, ka mums ir daudz vairāk jādomā par savu pensiju, kā mēs krājam. Un tas, ko mums rāda socioloģiskās aptaujas, ka joprojām mums kā trešdaļa, principā, vai pat nezinu, kur viņu tur pensija tiek krāta, pat otrais līmenis, vai viņus vispār tas neinteresē, nav kaut kādā veidā aktuāli. Un tādi, kas ir aktīvi iesaistīti, zina, cik ir, zina, kur ir ieguldīti, mazāk kā 20%. Runājot par ēnu ekonomiku un nākotnes pensiju modeļiem, tas savā ziņā varētu arī pat vēl vairāk izcelt šo nevienlīdzību? Pilnīgi noteikti mēs pensijās redzēsim to nevienlīdzību, kas šobrīd ir sabiedrībā. Tā nonāk arī pensijās ar laiku. Un varbūt, ja pēdējie 20, 30 gadi mums ir pensionāri bijuši
caurmērā ar zemiem ienākumiem, bet diezgan līdzīgiem zemiem ienākumiem, tad nākotnē mēs redzēsim daudz lielākas arī atšķirības pensiju līmeņos. Un jau pat šobrīd mēs paskatāmies, kas ir jaunpiešķirtās pensijas, tad nedaudz mazāk kā 30% ir zem 300 eiro. Ja vidējā jau ir tuvojas 600 eiro, 570 eiro aptuveni, kas ir jaunā pensija, tad kādai trešdaļai pat var nesanākt 300. Un skaidrs, ka šī dinamika, caur ēnu ekonomiku, ir par nevis veids iemaksas, nevis pats krājs, viņa nākotnē tikai pastiprināsies. Jautājums patiesībā jums abiem diviem, kungi, par to, ka es skatos, manā priekšā ir dati, ko Banka Citadele veica šī gada februāra sākumā par to, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāji līdz 40 gadu vecumam pārāk liela interese par pensiju tēmu nav. Kāpēc tā, jūsuprāt? Droši vien, ka ir vairāki iemesli. Viens no tiem ir tāds, ka cilvēki vispār savas psiholoģiskās uzbūves dēļ nemēdz domāt ļoti ilgi, plānot ļoti tālā termiņā uz priekšu. Lielākā daļa cilvēku plāno labākajā gadījumā dažus mēnešus uz priekšu. Apmēram trešdaļa spēj vairāk vai mazāk iedomāties, ko viņi varētu darīt pēc gada. Ja? Bet šeit mēs runājam par to, ko mēs darīsim mūža nogalē. Ja? Tas ir milzīgs. Tas kaut kur riktīgi tālu ir, ļoti tālu, vai ne? Bet tā arī ir. Tas ir ļoti tālu. Godīgi sakot, mēs neviens nezinām, ko mēs darīsim, kas notiks vispār pēc gada. Ja? Mēs pirms gada nevarējām iedomāties, kas notiks tagad. Ja? Un tas ir ļoti grūti. Un tāpēc, ka šīs grūtības ir, tiek piedāvātas jau, viņas ir jāņem vērā. Tur nekad nekas citādāk nebūs. Ir kaut kāda neliela daļa cilvēku, kuri spēj tik tālu izplānot un kuri spēj konsekventi tam pie tā pieturēties. Ja? Tāpēc jau mums arī ir ieviest šie pensiju plāni vispār, ka mums ir jāveic obligātās iemaksas. Jo, ja mēs varētu paļauties to, ka cilvēks spēj izkalkulēt kaut kādas šādas lietas, racionāli saprast, tad mums to nevajadzētu darīt. Mēs sakrāt to savā dzīves laikā paši priekš sevis, vai ne? Tieši tā, mēs katrs individuāli varētu saplānot un viss būtu labi, bet tiek ņemts vērā tas, ka tas nav tā iespējams, un tāpēc tiek izveidots dažādas palīgi ierīces, ja, dažas piespiedu, dažas varētu būt arī kaut kādas vairāk vai mazāk tādas gudras, ja, kuras palīdz vienkārši cilvēkiem sakrāt. Vēl domājot par šīm lietām, Mārtiņ, kā jau tikko dzirdējām no Klāvas sacītā, ja cilvēks prastu sakrāt, tad tāda pensija mums nemaz nevajadzētu. Kāpēc mēs neesam iemācījušies krāt 1000 gadu laikā? Es domāju, viens mums ir tā vēsturiskā pieredze, tāda nepārāk iepriecinoša, mainoties, arī 90. gados atgūstot neatkarību, vai ne, tur bija pieredze uzkrājuma zaudēšana, padomu laikos bija dažādas naudas reformas. Līdz ar to mums varbūt tā vēsturiskā pieredze pietrūkst. Mēs šobrīd paskatāmies uz Skandināvijas valstīm un salīdzinām ar Baltijas valstīm. Tad jau šobrīd, Skandināvijā šodienas pensionāri būtisku daļu savas pensijas ir krājuši paši vai piedaloties dažādos, pensiju schēmās, kas ir šajos līmeņos, un līdz ar to sabiedrībā, un tas ir jau kā jaunākiem cilvēkiem, viņi redz, ka viņu vecāki šādā veidā krājot, saulaicīgi arī investējot, viņi pēc tam saņem šo atdevi, un saņem šīs pensijas. Un tas jau ir tāds piemērs. Mēs joprojām esam tādā pārējais procesā, kur pagaidām maksā valsts faktiski visu pensiju. Mums saka, bet kaut kad nākotnē jums pašiem ir jāsakrāja, vai ne? Bet mēs jau īsti neredzam, vai ne? Mēs īsti neredzam tos piemērus. Un tas droši vien arī viens tāds aspekts. Tā varbūt vēsturiskā pieredze, kas ir kaut kāda negatīva bijusi, kur ir krāšana, vai ne? Un tādu varbūt nespēja iedomāties, kā tad tas nākotnē izskatīsies, jo mums taču tagad tā nav īstenībā, vai ne? Un tā kā visu laiku to saka, tev pašam jākrāj. Skaidrs, ka tādā sabiedrībās, kur tu jau redzi, ka tev vecāki ir krājuši, vai ne? Un tagad viņi, iet pensijā, un viņi šos iekrājumus izmanto, un tas tiešām viss strādā, un uz to var paļauties, tad tu arī varbūt esi spējīgs un tā reālāk iedomāties. Tā ļoti liela taisnība, tāpēc, ka mūsu sabiedrībā tiešām tā mainība ir bijusi ļoti liela.
cilvēki, kuri sakrāja manu vecāku laikā, padomu laikā, ļoti liela daļa no viņiem daudz ko zaudēja. Daudz no viņiem vispār arī pensija bija ļoti, ļoti zema, tāpēc, ka viņi bija strādājuši iepriekš. Un iepriekšējā paudzē bija tieši tāpat. Manu vecāku paudzē cilvēki, kuri bija strādājuši Latvijas laikā starpkara periodā, nesaņēma pensiju atkal varas maiņas dēļ. Ja? Un tātad neesot šiem te pozitīvajiem piemēriem un esot negatīvajiem piemēriem, tas ir vēl viens impulss klāt pie tā, ka cilvēki vairāk saka, labi, mēs varbūt darīsim kaut ko citādāk, varbūt mēs audzināsim bērnus, ieguldīsim bērnos, lai gan arī tas nenotiek baigi intensīvi, ja? Bet varbūt, ka mēs pievērsīsim, koncentrēsim uzmanību šai dienai. Ja? Klā, bet no viss tā, ko mēs esam dzirdējuši līdz šim šodien, vai tā nākotnes aina arī jums iezīmējas tik drūma, skatoties uz laika posmu, piemēram, 2060. gadu varbūt. Ne konkrēti to, bet būs grūti vai nebūs pārāk grūti? Pēc šīm kā mēs varam prognozēt tikai no tiem datiem, kādi mums ir, un tie dati liecina par to, ka ir tā, kā ir. Ja? Jo jauno cilvēku nav ļoti daudz. Ja jauniem cilvēkiem ir jāuztur vecie cilvēki, tad ir problēma, jo viņu nav. Un tāpat, ja vecie cilvēki nav savā laikā krājuši, tad tur arī ir problēma. Bet tur ir vēl viena papildus problēma, ja? ka arī tā iespējamā nevienlīdzība potenciāli var pieaugt. Ja? Tā ir skaitā caur tiem veidiem, kā mēs esam veicinājuši, piemēram, arī tās pašas mūsu pensijas sistēma, ja? kur tie dažādie līmeņi tomēr nav visiem cilvēkiem vienādi pieejami. Ja? Piemērs. Trešais līmenis visticamāk, ka ir cilvēkiem, kuriem ir diezgan pietiekoši ienākumi, lai viņi varētu kaut ko atlicināt vēl tam papildus pensijas iemaksām. Ja? Un šis līmenis, šajā līmenī, ja mēs iemaksājam, tāpat kā ja mēs iemaksājam kaut kādos uzkrājošos fondos, kas vēl varētu papildus, šiem cilvēkiem vēl valsts nāk pretī un vēl viņiem ir mazāki nodokļi. Ja? Tātad mēs nākam pretī tiem cilvēkiem, kuriem dzīvē jau tīri labi jau iet, savukārt tiem, kam ir tās zemākās pensijas, tur tas atbalsts ir mazāks. Ja? Un tādā veidā tas potenciālais ienākumu nevienlīdzība var papildus pieaugt, tāpēc, ka mēs esam izveidojuši šādu sistēmu. Mēs varētu vēl turpināt, es pieļauju un ticu, ka ar vēl virkni lietām, kas nav ok, Mārtiņ, ja? Ir vēl kaut kas, ko vajag piebilst? Man liekas, ka šajā kontekstā ļoti svarīgi tomēr ir tas, kad mums ir šie tomēr gan otrais, gan trešais pensiju līmenis, tā neuzticēšanās, kas mums ir kad vai valstī, vai vienalga, mēs redzam tur reitingu politiķiem, vai tur partijām, vai tur saimā ir ārkārtīgi zemi, kas, man liekas, ļoti būtiski, ka tomēr šie pensiju plāni ir tev piederoši. Un tas ir ārkārtīgi, man liekas, lai mēs to uzticēšanās jautājumu pārkāptu, vai ne? Skaidrs, ja tev tur valsts sola kaut ko nākotnē, mēs tev kaut ko tur dosim, vai ne? Tad ir ļoti viegli neticēt. Savukārt, ja tu jau veic, pats savus uzkrājumus, un tu tomēr saproti, tas ir mans, vai ne? Un es arī varu ietekmēt, kā viņš tiek pārvaldīts, izvēlēties pārvaldnieku, izvēlēties plānu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, protams, ka šo pieredzi mēs nevaram iegūt šodien tās, kuras mums vēsturiski nav, vai ne? Bet mēs varam paskatīties uz citām Eiropas valstīm, kā tas strādā. Un vienlaikus arī saprast, ka varbūt vēl gadus 10, 15 atpakaļ mums arī tāda iekšējā kapitāla jau īsti ko krāt nebija. Ļoti viegli runāt par uzkrājumiem, kas saka, bet man nav, no naudas līdz algām man jau nav ko vispār sakrāt, vai ne? Tomēr šobrīd mēs redzam, ka ienākumu aug. Cilvēku skaits, kas var atļauties domāt, un kuriem tas jau vairs nav tā, ka tur jāņem nost, jādomā krāt pensijai vai nopirkt maizi, vai ne? To cilvēku skaits kļūst vairāk, un ar to tā sarunai viņai daudz vairāk ir pamats attīstīties, manuprāt. Ir lielāki ienākumi, ir lielāki uzkrājumi, un tad, ja tu netici arī valstī, bet tu krāji pats sev privāti, tas ir tavs, un tas ir tas veids, kā mēs varam pārkāpt šo uzticēšanās jautājumu. Vēl, lai problēmu risinātu, noteikti ir
kaut kādi instrumenti, kaut kādi rīki, vai ne? Bet domājot par nākotni, vismaz manā galvā, domājot par pensiju tieši, man šķiet, ka manas paaudzes, es esmu 90. gadu bērns, brīvajā Latvijā piedzimis, vai ne? Un domājot par nākotni, man šķiet, ka tajā laikā, kad es būšu pensijas vecumā, visticamāk, ka es pats vēl kaut ko darīšu, neskatoties uz to, ka pēc būtības es varētu iet atpūsties un man kaut kāda pensija iekristu kontā. Bet man ir aizdomas, ka tas varētu būt pārāk mazs cipars. Vai tā varētu būt un ko tas vispār varētu nozīmēt ekonomikai? Noteikti. Ja cilvēki dzīvo ilgāk, tad diezgan loģiski būtu pieņemt, ka viņi arī strādā ilgāk. Un te droši vien ir jārunā par to, ka mums ir jāmaina sava attieksme un domas par to, ja, piemēram, mūsdienās nereti var dzirdēt tādu uzskatu, ka cilvēki saka, seniori tie, kam ir virs 50. Ja? Tā kā ierindojot tos, kas ir virs 50 senioros. Jaunie 30 esot 50. Tieši tā. Protams, no jaunības izskatās visi, kam ir bišķi vairāk jau veci. Ja? Bet principā mūsdienās 50 tas nav nekāds īpašais vecums. Ja? Un pieaugot šim dzīves ilgumam, loģiski arī pieaug tādi darbīgā dzīves gadi, un mums ir jāpieņem, ka cilvēki strādās, bet, protams, ka tur ir arī jāmainās mazliet vismaz attieksmei pret to, ko nozīmē cilvēki, kuri strādā un kur ir vēl joprojām, kur ir veci, bet joprojām strādā. Atkal tajā veidā, kā mēs skatāmies uz to un kā mēs par to runājam, bieži vien vecums tiek jau tāds noklusējuma problēma parādīta. Piemēram, mēs runājam, un ļoti bieži tas ir dzirdams, ka veselības aprūpes viena no problēmām ir tā, ka tur ir pārāk veci darbinieki. Ja? Bet tā jau pati pa sevi nav problēma. Ja? Ne jau tas, ka tas dakters ir gados, ir problēma. Ja? Varbūt, ka viņam ir kaut kāda problēmas ar zināšanām, varbūt, ka specifiski konkrētajam ārstam ir kaut kādas veselības problēmas, varbūt viņš vairs nevar atcerēties savu pacientu vārdus, ja? Vai viņus atpazīt. Bet to var risināt. Tā varētu būt, bet tā nevar būt. Tā var būt individuālā problēma, bet tā nav problēma visiem. Ir tikpat labi, mēs zinām, ka lielu daļu valstu vada cilvēki 70 plus. Ja? Viena no ASV pašlaik vada cilvēks, kuram ir, ja nemaldos, virs 80. Ja? Un viņa nākošais pretendents ir virs 70. Tātad nav tā, ka vecums pats par sevi ir problēma. Lai gan, protams, mēs varētu par to spriest. Bet mums ir jāmaina šī attieksme, lai arī paši cilvēki saprastu, ka vēl līdz 60, līdz 70 mierīgi varētu arī strādāt. Jo būtībā jau darbs ir vēl viena lieta, kas padara cilvēku dzīvi jēgpilnu. Protams, mēs gribētu tās labās pensionāru vecumdienas, kurās mēs vienkārši Kanārijas salās tur laiski guļam, bet no otras puses, to mēs arī zinām, ka daudz cilvēku, kur aiziet pensijā, viņu dzīves kvalitāte samazinās tieši tāpēc, ka viņi pēkšņi ir izkrituši ārā no savu darba ritma, kas viņiem ir devis dzīves jēgu. Jā, socializēšanās, draugi, vai ne? Un ne tikai viss kopā, kas nāk līdzi burvīgam kolektīvam un foršiem piedzīvojumiem. Un domājot par tām vecumdienām, Mārtiņ, es gaidu atbildi no jums, ko tas vispār nozīmē ekonomikai mirklī, kad cilvēks, kurš jau ir devies pensijā, arī strādā, jo viņam vienkārši tas ir jādara. Pirmkārt, jau tas jau notiek. Ja mēs paskatāmies, cik mums šobrīd, darba tirgū, cik no strādājošiem ir cilvēki, kas ir pensijas vecumā, tie ir kaut kādi 6-7%. Bet pēc būtības viņš ir laika augoši. Šie cilvēki palīdz nākotnes senioriem pensionāriem ar savu darbu pensijas vecumā. Es domāju, ka mēs realitātē dzīvē nekad nenonāksim līdz situācijai, ka mūsu pensionāru skaits ir vienāds ar strādājošo. Ekonomikā tieši radīsies motivācija. Pirmkārt, būs iespējas strādāt, būs darba vietas pieejams, būs finansiāla motivācija, jo katrs īstenībā tagad nonāc pensijā, tad katrs gads, ko tu nostrādā, viņš jau diezgan daudz pieliek pie taviem ienākumiem
nodokļiem, gan tekošajiem, gan arī tas, ka tu turpini veikt iemaksas, un tas audzē tavu arī tālāko pensiju. Līdz ar to tās motivācijas noteikti parādīsies. Vai kaut kad mēs varbūt domāsim par arī augstāku pensijas vecumu, iespējams. Mēs tagad ejam uz 65 līņās būs sasniegti. Varbūt, ka nākotnē tie būs 67. Atkal jautājums, mēs redzam, ka tomēr tā dzīves ilgums arī pieaug. Lielākā problēma, manuprāt, strādājot pensijā, ir jautājums, ka ne visi to var. Un ne visiem ir tāda iespēja. Un arī mēs skatāmies uz veselības jautājumu. Diemžēl Latvijā mums ir tā, ka tas veselīgo dzīves gadu ilgums mums ir salīdzinoši īsts. Tas nozīmē, ka tad jau mums ir cilvēki ar kaut kādām lielākām, mazākām veselības problēmām. Ja tev ir fizisks darbs, tad varbūt vairs fiziski to nespēja veikt. Tās varbūt, kas strādā, kaut kādu intelektuālu darbu, tur var cilvēks strādāt tieši tā arī 70 un varbūt pat 80 gados, atkarībā kā kuram ir, gēni doti, vai ne? Bet to, ka mēs noteikti strādāsim ilgāk un būs vairāk cilvēku, kas ir pensijas vecumā, kas turpina strādāt, manuprāt, pilnīgi pašsaprotam, un tas ir skaidrs, ka tas ir virziens, kur mēs ejam. Domājot par to, ka cilvēks ir sasodīta aizraujoša būtne, klāja jautājums jums par to, kāpēc pie mums cilvēki tā īsti nedomā par to mirkli, kad sasniegs pensijas vecumu. Mums varbūt vajadzētu rīkoties, lai nodrošinātu šīs pārtikušās vecumdienas pašiem sev, kaut kā vēl, kaut ko jaunu izdomāt iespējams. Jā, varbūt droši vien, ka vajadzētu rīkoties, ja tas būtu ļoti labi, bet kā jau es sākumā teicu, tā domāšana cilvēkiem vispār nav ļoti piemērota tam, lai varētu iztēloties, kas būs pēc 30 gadiem. Bet vai to var mainīt kaut kā? Ir kaut kāda varbūt viegli triki, padomi, kā tomēr pamēģināt to pārslēgt uz ilgtermiņu? Tas tāpat kā ar sportu. Ja? Var mainīt to, ka cilvēks trenējoties varēs noskriet ātrāk 100 metrus, bet mēs nekad nesasniegsim to, ka viņš skries divreiz ātrāk nekā Huseins Bolts. Ja? Vai pat tik ātri kā viņš. Mēs nepanāksim to, ka cilvēki tik ātri skries. Ja? Respektīvi, ir jāņem vērā tos ierobežojumus, tos domāšanas ierobežojumus. Vienlaiks, protams, mēs varam izglītot, un ir dažādi psiholoģiski triki, ar kuriem mēs varam likt sev vairāk, labāk identificēties ar to es vecumā, ja? vai kā es sasniegšu mērķus, sadalot tos mērķus kaut kādos mazākos solīšos, ja? un apzinoties to, bet mums ir jāņem vērā tomēr arī to, ka mums kā cilvēkiem, kur domā par sabiedrību kopumā, ja? Ir jādomā par to, kā mēs izveidojam sistēmu kopumā, kura palīdz tos lēmumus padarīt vieglākus. Un tāpēc, protams, mums ir tās obligātās iemaksas. Ja? Otrs, protams, ir arī pensijas principi vispār. Ja? Vai mēs tiešām, un tas ir drīzāk tāds sociāls politikas diskusijas jautājums, ja? Vai mēs varam paļauties, vai tas vispār ir iespējams, ka cilvēki var nodrošināt sev jēgpilnu iztiku, sakrājot pietiekoši daudz naudas, lai pēc tam viņi varētu no tā iztikt kaut kādu pietiekoši ilgu laiku, vairs to naudas daudzumu nepapildinot. Ja? Un, diemžēl, vēsturē mēs varam secināt, ka tāda no kapitāla, dzīvošana no kapitāla vienmēr ir bijis nelielas elites izpriece. Ja? Un tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas ir bijis nelielas elites priekšrocība, nevis pieejams pilnīgi visiem. Viena no domām, kas manā galvā nemitīgi griežas uz rīņķi, ir tas, ka mēs dzīvotu pilnīgi citādākā Latvijā, ja mums būtu 10 vienradžu uzņēmumu, kas būtu sasnieguši super lielas lietas visā pasaulē. Mūsu tautsaimniecība būtu citādāk, vai ne? Un viss pārējais jau bagātāk valsts, jo vieglāk ar to pensiju pēc tam tikt galā. Varbūt šis ir tas veids, kā mums tomēr vajadzētu skatīties uz nākotni, domājot par to, ka ar savu darbu varbūt
darām kaut ko, kam tas liederības koeficients ir krietni lielāks nekā, piemēram, tagad, lai mūsu valstī būtu vairāk finansu līdzekļu. Savukārt, kas pēc tam rezultātos lielākā pensijā. Naivi izklausos, utopiski izklausos. Nē, es vienmēr vislabāk ir pelnīt vairāk, vai ne? Bet mēs redzam dzīvē, tas, pirmkārt, ne visas problēmas vairāk nauda arī atrasina, vai ne? Mēs valsts puses pastamies, 3-4 gadu laikā budžets par 4 miljardiem pieaudzis, vai ne, ko mēs varam tērēt, mēs redzam vienām tam šām problēmām cīnāmies. Vairām kārtām, tomēr tas demogrāfijas jautājums jāsaprot, ka tas cilvēks, cik mums strādā, cik mums ir pensijā, tur tā attiecība, ja viņi nav pārāk labi, tad būs grūti tiem strādājušiem tikai no sava darba tekošā uzturēt. Un es varbūt vairāk, tiešām man liekas, ka tas viens virziens, ka mums ir vairāk jāskatās, un varbūt tagad tieši šobrīd mums ir sabiedrībā labs laiks par to runāt, jo mums parādījies arī kaut kāds kapitāls, vairāk vai uzkrājumi, ka mēs ne tikai runājam par to, ka mums jākrāj, kas ir kaut kāds ilgstošs lēns, un tad, godīgi sakot, šķiet ar mazu tādu gandarījumu procesu, vai ne? Uz vairāk skatīties kā uz investīciju. Arī krāšana pensijai tās ir tomēr investīciju veikšana. Un tas uzreiz piedod kaut kādu tādu bišķu azartu, vai ne? Tu tomēr sagaidi kaut kādu ne tikai to, ka tu šodien no kaut kā atsakies, bet tu arī plāno kaut ko nopelnīt, vai ne? Un mēs paskatāmies, kā mēs piemēram šīs Skandināvijas valsts, Ziemeļeiropas valsts, kur es piekrītu Klāvam, vēstures, kur būtu tāda kaut kāda liela investīcija veikšana, tas tiešām ir šauras elites izklaide. Bet tomēr pensiju jautājumos par to var domāt, un par to ir jādomā daudz plašākai sabiedrības daļai. Skaidrs nebūs, tu visi netaisīs vienreiz uzņēmumus vai neinvestēs viņos, vai ne? Tas ir tāds ļoti augsts riska arī pasākums, vai ne? Bet to, ka mēs krājam, lai investētu un lai pelnītu, tas, manuprāt, gan būs svarīgi. Un viens jautājums, ko mēs šobrīd redzam, jautājumu par bankām, joprojām naudas mēs turam bankā, vienkārši kontā, par ko mēs neko nenopelnām, pat vienkārši šobrīd var nopelnīt procentu, ieliekot te pašā bankā noguldījumā, joprojām mēs neizvēlamies un to nedaram, tas ir vienkārši, vai ne? Tas, man liekas, tā saruna varbūt jāvirz no tā negatīvā aspekta, tev jākrāj pensijai, vai ne? Tas tāds kaut kāds draudz sots, vai ne? Un tur nekāda skaidrība nav, ko tu tad pozitīvi iegūsi. Pensija tas tā kā bubulis izklausās nedaudz. Jā, bet drīzāk mēs krājam, investējam, vai ne? Un tas ir jau priekš sevis. Kā mēs pretī jau tad varam sākt arī kaut kādas idejas vai mērķis, ko mēs to gribam sasniegt. Tas, man liekas, kaut kāds daudz pozitīvāks aspekts. Dzīvoklis Kanārijas salās pēc 70. Nosaukums, pieņemsim, savā galvā tā var pārsaukt pensiju fondu 3. līmeni. Pēc būtības, lai vieglāk šī te izpratne. Ziniet, kā jau teicāt tikko, krāt. Es vienkārši domāju par to, kas mums vēl būtu jādara, lai mainītu un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību vispār veidot tādu ilgtermiņu uzkrājumu savai pensijai. Kādam tas var būt labs burkāns, tas dzīvoklis Kanārijas salās, vai tur luksus klases automobīlis, senioru vecumā mūža lolots sapnis vai kā citādāk, vai vienkārši cienījams vecumdienas. Kā jums šķiet, kas mums vēl ir jāizdara, lai cilvēki vēl vairāk par to domātu un arī sāktu rīkoties. Un varbūt jau esat pamanījuši kaut kādas tendences, varbūt kādā sabiedrības grupā jau šīs lietas notiek, kur cilvēki ir sapratuši, pensija tuvojas, 50 gadi, 40 gadi līdz tai, bet es jau sāku nedaudz krāt. Bet tas jau patiešām arī notiek. Ja? Es domāju, ka cilvēki, kuri ir piedzimuši 90. gados un vēlāk, jau ir nonākuši tajā sistēmā jau no paša sākuma. Ja? Tikko kā viņi iestājas darbā, es skatos uz saviem bērniem, viņi jau uzreiz jau to tur tā kā pēc noklusējuma iesaistās. Tā kā es domāju, ka visā visumā jau tas process notiek. Bet no otras puses, protams, mums ir jāskatās uz kopējo situāciju. Par kādām pensijām mēs varam runāt, ja mūsu ēnu ekonomikas apjoms kopumā ir tik liels, kāds tas ir. Un šajā ēnu ekonomikas apjomā, ja mēs paskatāmies, jebkura mazā celtniecība, kas ir, es domāju, ka privātā dzīvokļu remonts un privātu māju remonti un celtniecība notiek 90%
10% es tā spekulēju ēnu ekonomikā. Ja? Un visi cilvēki, kas tur darbojas, dzīvo šajā realitātē. Ja? Un tā realitāte ir tāda, ka es nedz maksāju nodokļus, nedz es maksāju kaut kādu pensiju, un visus, ko es ceru, ir, ka varbūt ka man būs dzīvoklis, man nebūs, es varēšu šādā veidā sakrāt tur kaut kādam dzīvoklim, ja? jo teorētiski tas varētu būt iespējams. Ja? Un tad man varbūt vecumā nebūs jāmaksā tā īre vai kaut kas tam līdzīgs. Respektīvi, šeit ir kompleksi jāpieiet tai situācijai. Veicinot, ne tikai runājot par to, ka vajadzētu krāt tagad pensijā, vai vajadzētu iemaksāt, bet no otras puses arī par to, ka vispār jau tā nodokļu sistēma visa ir vērsta uz šo, un tajā ir jāiesaistās, un cilvēkiem vispār vajadzētu maksāt nodokļus. Nodokļi pirms kādu laiku dzirdēju sociālajā lietnē X, kāds bija uzrakstījis, ka nodokļi ir kā subscription fee, bet valstī. Tik vienkārši gadījumā, ja kādam vajag vēlreiz sev atgādināt, kāpēc mēs to darām un kāpēc tas ir svarīgi, to var mēģināt tulkot arī šādā veidā. Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, mēs gribētu no jums abiem dzirdēt vienu foršu atbildi, ko jūs ieteiktu kādam, piemēram, skeptiskam 30-gadniekam, kurš dzīvo šodienai un uzskata, ka pensija vispār viņu neatiecas un tas ir riktīgi ilgi un tālu prom, ka tomēr vajadzētu veicināt viņu izpratni par to, ka pensija būs nepieciešama ikvienam cilvēkam un ka par to varbūt ir jau laiks padomāt un pašiem parūpēties. Jo skaidrs ir pozitīvie gadījumi, vai ne? Cilvēki, kuri ir izvēlējušies šādi, bet ir cilvēki, kuri ir izvēlējušies dzīvot šodienai. Ko jūs teikt viņam? Es personīgi tiešām uzsvēršu te vairāk investīciju aspektu, krājam, lai investētu un skaidrs, ja mēs maksājam nodokļus, un tos mēs saņemam pensijas vecumā, bet ir cits investīcijas. Labi, neplānot nodzīvot līdz pensijām, bet varbūt 50 gadus tu gribi sagaidīt, vai tad tu gribi vēl padzīvot, vai ne? Un ar investīcijām ir tā, ka jo ātrāk mēs sākam to darīt, jo ilgāks laiks ir saliktie procenti, kad nauda sāk pelnīt naudu. Pirmos 10 gadus nejūt to, vai ne? Bet ja tu, teiksim, krāji 20 un 30 gadus, tad tā nauda pati sāk sev pelnīt. Un tas ir ļoti svarīgi aspektā, ka mēs šobrīd redzam, ka daudz cilvēku sāk par pensiju, domā tur 5-10 gadu līdz pensijai. Tad, tu vari kaut ko piekrāt, bet tā, teiksim, investēt un nopelnīt jau būs pagrūti. Un man liekas, jauniešiem varbūt tieši tas vairāk ka tas burkāns iespējams kaut kur tuvāk ir, vai ne, un tā, pozitīvā to sarunu vērstu tādām pozitīvām ambīcijām. Skaidrs, ka runāt vajag daudz, arī bišķi pabiedēt vajag, tomēr, lai sajūta par to ir jāpadomā un jāiespringst, bet, man liekas, tikai biedēt, tad tas arī tāds, mēs nonākam pie tās fatalistiskās attieksmes, es līdz pensijai nenodzīvošu, tāpat tur nekā nebūs, ko es saspringšu, vai ne? Man liekas, ka tas svarīgi to sarunu uzturēt aktuālu, bet arī kaut kādā veidā griezt pozitīvāk. Klau, kā jums šķiet? Ko es vienīgi ieteiktu to, ka padomāt to, ka iespēja nodzīvot līdz pensijai ir samērā reāla. Ja? Vajadzētu tomēr padomāt, ko tad es tur darīšu. Ja? Jo tiešām tā psiholoģiskā problēma ir tā, ka mēs domājot par vecumdienām, vispār neiedomājamies, ka es esmu tas pats, kas ir tajā, tas vecais es. Un es ieteiktu padomāt par to, ka es tomēr būšu tas pats vecais es pēc kaut kāda laika. Jā, domājot par savu nākotnes viņš būs šim pateicīgs par to, ka uzkrājums tiek veikts jau, pieņemsim, 2024. gadā. Pēdējais laiks patiesībā par to sāk domāt. Šajā reizē es teikšu jums lielu paldies par sarunu. Manā dzīvē izkristalizējās daži jautājumi. Mārtiņ, paldies jums par ieskatu ekonomikas jautājumos saistībā ar šo, un paldies, Klau, jums par ieskatu par to, kā cilvēks domā, un varbūt, kas ir tie punkti, uz kuriem var vairāk uzspiest, lai saprastu, kā mēs varam adekvāti rīkoties uz priekšu. Man ir skaidrs, ka pensija būs, nekur tā nepaliks, tikai jautājums ir, cik liela, un tas jau paliek mūsu rokās. Paldies par sarunu, līdz nākamajai reizei. Vislabāk!